Man ļoti patīk tas, ko tu pateici. Es vienkārši brīnos, ka tu kaut ko tādu vispār pateici, ņemot vērā tavu background un vispār to, ka tu esi ļoti daudz tajā vidē bijis, kur ir mākslinieki, kur, mākslinieki visi ir īpaši cilvēki, vai ne? Viņi visi ir visi īpašākie. Jā. Un kas, ko viņi uztaisīja, tas ir brīnums. Un viņiem viņi pārdot, par vislabāko, un viņiem ir arī ļoti liela tā pārliecība, kad īstais nopirks. Bet tā nevienmēr ir. Tā kā teici, ka tas nav pārdošanai. Tas pavisam mākslinieku aparindās ir arī tāda, vai nezinu, vai šo vajag publiski teikt, bet laikam vajag teikt. Tā tad ir tāda drusciņa nicinoša attieksme pret pārdošanu. Jā. Jo viņi iespējams, viņi cilvēki varbūt saņem kaut kādas budžeta naudas, ir varbūt mācību spēki, varbūt raksta projektus, un tā kā, tie, kuri pārdod, tie jau ir kaut kādi zemāki, tas jau tikai pārdošanai, tas jau tikai naudai. Tā nauda ir kaut kas vispār necienīgs, jo mēs esam tā augstā māksla, piemēram. Šie cilvēki, man ir problēmas ar šo uzskatu, man personīgi, jo es diezgan labi saprotu ekonomiku un nodokļus, un es zinu, ka šie cilvēki tāpat dzīvo par to tirzniecības naudu, kuru kāds ir radījis, kuru kāds ir nopelnījis. Līdz ar to es nekādā ziņā negribu pazemināt šo te mācību spēku, mākslu, projektus, un viss tas ir superīgi. Brīnišķīgi, tas ir vajadzīgs. Mēs visi nevaram būt tikai tirgotāji, kas skaita naudiņu, bet tur bišķiņi vajadzētu būt tādai kapeiku pietātei pret tiem, kas to naudiņu rada. Jo, kāpēc mēs tev gribējām uzaicināt? Tas vienkārši kā brīnums. Naudiņu nedrīkst runāt pamazināmā diminutīva forma. Naudu. Man ar šo ir problēma pašai. Es atzīstu. Bet man liekas, ka jūs vienkārši brīnums, tāpēc mēs gribam ļoti ar tevi parunāt, jo kā es teicu, es no tā backgrounda, kur parasti reāli cilvēki neiziet uz to, ka es arī varu pelnīt ar to, ko es daru. Viņi grib, piemēram, pie mums ļoti bieži nāk mākslinieki, fantastiski mākslinieki. Tā esat citreiz tādas, es pat esmu arī no apģērba backgrounda, es sāku mārketingu, jo es pati nevarēju pārdot savas lietas. Un tad es sāku mārketingu, un es nekad neesmu aizgājis atpakaļ vairs uz to apģērbu. Kāds pārsteigums, jā, jo es sapratu, kur tā nauda dzīvo. Bet es kādreiz varbūt aiziešu. Vecumdienas. Jā, tā kā hobijs. Jā, man jau 30 varbūt es jau... Bet, labi. Un pie mums nāk tie mākslinieki, un es skatos, un man vienkārši kaivs. Vienkārši skaisti, brīnišķīgi. Fantastiski. Un es paprasu, kāda ir pašizmaksas, un nevar pārdot to. Tā kā nav iespējams. Ir dažas lietas, kuras drīkst nepārdot. Jā. Es no sirds rādu to, ko es gribu, kas man patīk, lai viņš stāv skapī, un ja viņu pat kodas nēd, lai nēd. Man vienalga. Es to dodu no tīras sirds pasaulē. Viņš ir radies. Tam nevajag likt to cenu nemaz klāt. Vajag radīt apakšā tam produktu līniju, kura ir bišķiņ ar tādu referenci uz to augsto mākslu, kura ir pielietojama ikdienā, kura kalpo cilvēkam, bet ar to skaisto dizainu to, vai mākslas to sajūtiņu. Un tad tu būsi paēdis, un tad kaut kādā brīdī būs arī laiks radīt to augsto mākslu, un manuprāt, tas diezgan veselīgs balans. Protams, ir brīnišķīgi talantīgi cilvēki, Salvadors Dalī, Picasso, daži tādi pasaules veiksmes stāsti, kas tiešām ar šo te it kā nepārdodamo, super radošo, super to ir arī brīnišķīgi dzīvojuši. Bet, ja mēs paskatāmies, mēs visi nevaram būt Salvador Dalī, mēs visi nevaram būt Picasso, ir jādzīvo, Picasso, ja nevaldos, bija mārketinga dāma. Arī, jā. Tā kā. Protams, tā kā, mēs visi esam tomēr gaļas roboti, mums ir jāēd, un tad jādomā, ko mēs to apmaiņu, kā mēs viņu veiksim, ko mēs dosim pasaulē ar to, ko mēs varam, radam un spējam. Jā.